Kad bērnam diagnosticē pirmā tipa cukura diabētu, tas skar ne tikai viņa fizisko veselību, bet arī dziļi ietekmē viņa emocionālo pasauli. Diagnoze nozīmē, ka viņam būs jāsastopas ar jauniem ikdienas izaicinājumiem, ārstēšanas režīmu un izmaiņām dzīvesveidā. Tas var radīt sajūtu, ka pasaule ir apgriezusies kājām gaisā un var izraisīt dažādas emocijas, no bailēm un dusmām līdz nesaprašanai un neziņai par nākotni. Šajā posmā vecākiem ir liela loma bērna emocionālā atbalsta sniegšanā, palīdzot viņam pārvarēt šo pārēju. Bērna emocionālās reakcijas uz diabētu. Bērna reakcija uz diabēta diagnozi var būt ļoti atšķirīga. Viens bērns var justies nobijies vai dusmīgs, cits var būt apjucis vai pat noliegt notikušo. Piemēram, 10-gadīgais Rikards pēc diagnozes uzzināšanas jautāja, kāpēc tieši man tas notika? Es neko neesmu izdarījis nepareizi. Šādi jautājumi bieži ir izmisuma izpausme, un tie norāda uz bērnu vēlmi saprast, kāpēc viņa dzīve pēkšņi mainījusies. Ir svarīgi atzīt un akceptēt bērna emocijas. Ja bērns izrāda dusmas vai vilšanos, tas nenozīmē, ka viņš ir slikts vai ka viņš nespēs pielāgoties diabēta pārvaldībai. Šīs emocijas ir dabiska reakcija uz lielām dzīves pārmaiņām, un tās ir jāsaprot un jāpieņem. Vecākiem būtu svarīgi izveidot vidi, kur bērns jūtas droši izteikt savas jūtas, nesatraucoties, ka tiks nosodīts. Saruna par diabētu bērnam saprotamā veidā. Pirmā lieta, ko vecāki var darīt, ir palīdzēt bērnam saprast, kas notiek ar viņa ķermeni. Lai gan pirmā tipa diabēts ir sarežģīta slimība, ir būtiski to izskaidrot bērnam viņam saprotamā veidā. Piemēram, var teikt, tavam ķermenim ir grūti pārvaldīt cukuru asinīs, tāpēc mums jāpalīdz tam ar insulīnu. Šāds izskaidrojums sniedz bērnam skaidrību, kas var palīdzēt mazināt viņa bailes. Šajā procesā svarīgi ir būt pacietīgiem. Bērnam var būt daudz jautājumu vai pat neusticība jaunajai situācijai. Piemēram, kāda mamma atcerējās, ka viņa 7-gadīgā meita pēc diagnozes teica, es negribu būt slima. Māte atbildēja, tu neesi slima, tu esi vesela, bet tavam ķermenim tagad vajag palīdzību ar cukuru. Šāds pozitīvs skatījums var palīdzēt bērnam pieņemt diagnozi bez baiļu un stigmas sajūtas. Vecāku loma bērna emocionālā atbalsta sniegšanā. Pēc diagnozes saņemšanas bērns var justies zaudējis kontroli pār savu ķermeni un dzīvi. Vecākiem šajā brīdī ir svarīgi atbalstīt bērnu un palīdzēt viņam atgūt ticību savām spējām. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir dot bērnam iespēju piedalīties savas veselības pārvaldībā, pielāgojot uzdevumus viņa vecumam. Piemēram, pusaudzis var pats mērīt cukura līmeni un pierakstīt rezultātus, savukārt mazāki bērni var palīdzēt sagatavot ēdienus, kas ir draudzīgi diabēta pārvaldībai. Vienlaikus vecākiem jāpievērš uzmanība arī tam, lai viņi nekļūtu pārāk kontrolējoši. Dažkārt vecāki, baidoties par bērnu veselību, var sākt pāraudzīt katru viņa soli. Tomēr pārāk liela kontrole var radīt bērnam sajūtu, ka viņam neusticas, un tas var ietekmēt viņa pašapziņu. Tāpēc ir svarīgi atrast līdzsvaru starp atbalstu un bērna neatkarības veicināšanu. Kā tikt galā ar bailēm un satraukumu? Diabēta diagnoze var izraisīt arī bailes un satraukumu gan bērnam, gan vecākiem. Piemēram, 5-gadīgā Anna, kurai diagnosticēts diabēts, katru reizi, kad bija nepieciešams inicēt insulīnu, kliedza un skrēja prom. Vecākiem bija grūti redzēt savu bērnu tik ļoti nobijušos, un viņi nezināja, kā rīkoties. Šajā situācijā var palīdzēt izpratnes veidošanu par bailēm. Bērniem ir nepieciešama skaidrība un konsekvence, lai pārvarētu savas bažas. Arī izspēles metodes var būt noderīgas, ļaujot bērnam insulīna injekciju laikā izmantot rotaļlietu kā pacientu, bērns var pierast pie procesa un to uztvert mazāk biedējoši. Turklāt var būt noderīgi arī sarunāties ar bērnu par viņa bailēm, apliecinot, ka tās ir dabiskas un kopā meklēt risinājumus, kā tās pārvarēt. Vecāku atbalsta nepieciešamība. Vecāki, lai palīdzētu savam bērnam, bieži paši saskaras ar emocionāliem izaicinājumiem. Lai gan viņi koncentrējas uz bērnu vajadzībām, ir svarīgi, lai viņi neaizmirstu rūpēties arī par sevi.
piemēram, kāda mamma atzinās, ka viņa pēc dēla diagnozes kļuva nemitīgi uztraukusies, domājot par katru mazāko kļūdu diabēta pārvaldībā. Laika gaitā viņa saprata, ka šāds stress negatīvi ietekmē arī dēlu, un viņa nolēma meklēt palīdzību psihoterapijā. Vecāki var gūt lielu labumu no sarunām ar citiem vecākiem, kuri saskaras ar līdzīgām situācijām. Atbalsta grupas vai sarunas ar speciālistiem var palīdzēt mazināt sajūtu, ka viņi ir vieni šajā procesā. Turklāt arī kopīgs laiks ģimenē, kad diabēts netiek apspriests, var palīdzēt atjaunot emocionālo līdzsvaru un uzturēt pozitīvu atmosfēru. Kā bērns var justies normāli? Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras bērni pēc diabēta diagnozes, ir sajūta, ka viņi vairs nav tādi kā citi bērni. Kāds zēns atzinās, ka viņš negribēja doties uz dzimšanas dienas ballīti, jo bija noraizējies, ka viņam tur būs jāveic insulīna injekcija citu priekšā. Šādi emocionāli momenti var izraisīt bērnam kaunu un izolāciju. Vecāki var palīdzēt bērnam justies līdzvērtīgam citiem, parādot, ka diabēts nav šķērslis pilnvērtīgai dzīvei. Stāsti par citiem bērniem vai pieaugušiem, kas dzīvo ar diabētu un sasniedz lielus mērķus, var kalpot kā motivācija. Piemēram, var pastāstīt par sportistiem vai māksliniekiem, kuri, neskatoties uz diabētu, ir veiksmīgi savā jomā. Arī izpratnes veidošana skolā un citu bērnu iesaistīšana var palīdzēt mazināt stigmatizāciju. Vecāki spēlē būtisku lomu bērna emocionālajā labklājībā pēc pirmā tipa diabēta diagnozes. Caur atvērtu komunikāciju, izpratni un empātiju viņi var palīdzēt bērnam tikt galā ar diagnozi un pielāgoties jaunajiem dzīves apstākļiem. Svarīgākais ir apzināties, ka bērns nav viens šajā ceļojumā, gan vecāki, gan ārsti un atbalsta tīkli ir pieejami, lai palīdzētu gan praktiski, gan emocionāli.